gribu iepazīstināt jūs ar vēl vienu Latvijas pāri - Aigars Ģermanis un Ivars Rubenis. Pagājušā gadā viņi spēlēja komandā, kura vinnēja Rigaina Vaits komandu Ieskaiti. Šajā vietā nevar nepiebilst, ka tajā komandā spēlēju arī es. Jā, ļoti labi pie tam. Paldies. Bet kas vēl labāk, tai pašā gadā jūs vinnējāt prestižo Chairman's Cup, kas ir Zviedrijas lielākais komandu turnīrs. Sakiet, cik piedalījās komandas un kāds bija turnīra formāts? Kopā piedalījās aptuveni 115 komandas un no sākuma bija 16 kārtas bija, kur kvalifikācija, kur bija jātiek starp 32 labākajām, un pēc tam bija play-off. Cik sīvi bija mači, Aigar? Vinnējām. Mači bija play-offs sākot ar ceturdaļfinālu laikam bija pilna diena. Spēlējāmies četratā, tā kā bija ko pastrādāt, bet kaut kā izdevās. Nevarētu teikt, ka baigi viegli, bet es domāju, ka viens no panākumiem bija tieši tas, ka mēs spēlējam visu laiku un neatejot no virpes, kā saka. Tāpēc arī izdevās. Kādreiz stresiņš pozitīvi arī palīdz. Tas tev palīdzēja. Ivar, kas tev palīdzēja vinnēt? Man palīdzēja partners. Partneri labā spēle, tas viennozīmīgi bridžā galvenais ir tomēr partnerships un ja partners spēj saprast visu. Tas ir galvenais. Bridžā, ja tev prasa, kurš ir tavs labākais partners, tad tev vienmēr jāatbild tavs patreizējais partners. Kurš labākais spēlētājs? Kurš labākais spēlētājs? Mans patreizējais partners. Ļoti pareizi. Un beidzot, jauki. Un beidzot, kas bija sarežģītāk? Vinnēt komandu turnīru Rigaina Vaits vai Chairman's Cup? Katrs bija pietiekoši sarežģīts. Jā, katrs bija pietiekoši. Katram bija sava tāda specifika. Šis bija savi izaicinājumi. Šis bija īsāks, bet atkal pateicoties šim, ka mums bija Natālija, mēs bijām diezgan droši, kad mēs uzvarēsim Rigaina Vaits. Tāpēc par Chairmans mēs nebijām tik pārliecināti līdz pat pēdējai. Paldies liels par komplimentu un tad jums veicas šodien.